pašvaldība, ka mūs atbalsta, jo bez viņa atbalsta tiešām būtu pat grūti, būtu diezgan, teiksim tā, materiālā ziņā tiešām būtu grūti arī paveikt tādas lielas darbus, tā kā liela pateicība, tiešām. Mums jau mīlestība te valda tā. Un es nezinu, tu jau arī pateici to pašu ideju, kāpēc ir ar smaidu, jo patiešām, kad vajadzēja tā kā nosaukt to izstādi kaut kā īpaši, jo mums parasti tie lielie greznie lakati, pie kā jau ir cilvēki pieraduši, aktieru segas un tā, un viņi jau mums mainās, bet varbūt skatītājs tā viņš jau priecājās, bet viņš jau zina, ka nāks uz darbdzīti un būs atkal, būs tie lakati, būs tā. Domājam, nē, šoreiz mēs apmānīsim to skatītājus, ja, un iztaisīsim kaut kāds tāds figūriņus. Jums ir daudz radošu domu, un lai jums ir spēka veidot kaut ko jaunu, un es domāju, ka pilsētnieki novērtē šo te izstādi, par labu esam, un paldies par šo te darbiņu, ko jūs esat ieguldījuši. Nesen jau mēs bijām tādā mazākā lokā kopā ar Aģentūru kultūru un Darbdienas kolektīvu, jo svinējām Ingrīdai dzimšanas dienu, tā kā mēs esam apsveikuši, bet man jau patīk jūs sveikt. Tas bučas. Jā, un zinu, ka jums arī patīk, kad es jūs sveicu. Tā kā savstarpēji mēs esam laimīgi un priecīgi, ka mums pilsētā ir tādi meistari, ka mums pilsētā šie meistari kļūst vairāk, jo tā ir cerība, ka nekas neizudīs un tādas vērtības, tādas mūsu tautas tradīcijas, mūsu vērtības paliks arī nākotnē. Un tas ir tas pats svētīgākais un skaistākais darbs, jo ne tikai jūs sevi priecējat ar šo izstādi, kad runājam par smaidu, bet jūs arī mūs priecējat, un arī mums ir šis smaids un gandarījums ar jums un jūsu ieguldīto darbu.